Visums ir tik milzīgs, ka nav iespējams to pārlidot un nav iespējams kaut kādam NLO pie mums atlidot, jo gaismas ātrumu nav matērijai iespējams pārvarēt. Neviens objekts tādos attālumos nevar pārdzīvot. Tā ir zinātne, bet NLO ir fantastika. Kosmos ir pilns ar katastrofu iespējām. Pat mikroskopiska daļiņa var sabojāt kosmosa kuģi. Un salocīt kosmosu tā, lai tas būtu maziņš, arī nav fiziski iespējams, lai aizlidotu. To var tikai Dievs, kad viņš sarūlēs visumu un radīs jaunu. Pat ļoti daudz kristiešu dzīvo fantāziju pasaulē, zinātne apstiprina Dieva likumus. Evolucionisti nespēja arī izskaidrot, kā mūsu galvā rodās domas. Mēs esam garīgas būtnes, un zinātne tagad to pierāda. Mums ir jānožēlo grēki, jāatgriežas pie Dieva vārda, un svētais gars izmainīs mūs un dos mums mūžīgos debesu zināšanas, nevis zemes izzūdošās.